Arafšat, nu lūdzu, pastāst, kā komanda gatavojas piekdienas spēlē ar Franciju. Tā ir mūsu otrā spēle šajā kvalifikācijas ciklā. Savukārt Francijas izlasēs šī būs pirmā spēle. Kā aizritēja sagatavošanās posms un kādā noskaņojumā šobrīd ir komanda un arī kāds ir tavs stāvoklis gaidot pirms spēli? Komanda noskaņojuma ļoti, kā visi ļoti cenšas uz treniņiem. Redzams, ka ir ļoti liela vēlme. Vēlēšanās, jā. Ļoti nopietni gatavoties spēlē, protams. Visi zina, kā mēs skatījāmies jau spēles. Francijas izlases, kā viņi spēlēs, katrs savas pozīcijas, kas ir. No tās jau gatavojamies tā, ka mums jau tetu, kā spēlēt ar viņu. Pats esmu labi gatavs, fiziski, morāli, visi. Gatavs spēlēs, pēc tam tas jau būs redzams, kā treneris. Spēlēšu vai nespēlēšu. Tev, laikam, šī ir pirmā tāda nopietnā spēle starptautiskajā līmenī, arī Latvijas izlases sastāvā un uzreiz pret Franciju. Pirmo reizi tika uzaicināts uz pārbaudas spēli ar Jelgavas futbola klubu, bet tagad jau pirmā spēle šeit Skonto stadionā. Iekšā nav tāds bišķiņu uztraukums pirms spēles, ja tu esi gatavs parādīt no labākās puses? Jā, tā ir pat pirmā man spēle būs izlases sastāvā. Tiešām nav tāds uztraukums nav. Esmu gatavs. Jā, tos iespējas spēlēt, visi parādīšu komandai. Centīšos palīdzēt komandai. Nezinu, kā būs paskatīsimies. Tas jau treneris jau domās, vēl spēlēt vai ne. Tā, Kristaps Dzelma, Latvijas U21 izlases vārdsargs. Kristap, pastāsti tu, kā mūsu komanda gatavojās un vai vārti būs drošībā piekdien? Cerēsim, ka vārti būs drošībā. Gatavojamies, kā jau vienmēr dzīvojam Mozolniekos, tur ir diezgan mājīga vieta priekš mums, jau pierast. Jau tur arī mēs gatavojamies, notiek katru dienu treniņu, kā vienmēr. Vai mūsu uzbrucēji ir piešaujušies pie šiem vārtiem un vai piekdien būs daudz vārtu savukārt? Šodien izskatījās ļoti labi, šodien iekšā viņiem gājām. Kāda ir Francijas izlase no tev skatu punktu? Droši vien daudz, vairāk arī tev būs darba šajā spēlē un ko tev treneris ir pateicis? Kādi momenti ir jāņem vērā spēlēt piekdien arī pret Franciju šeit? Treneris man neko nav teicis, bet esmu arī redzējis, Franciju iepriekš bijām elite raundā U19, pret viņiem spēlējām. Ļoti atlētiska komanda, liela auguma spēlētāji, būs grūti standarta situācijās, būs problēmas. Es domāju, ka galvenais nospēlēt pareizi savās vietās, un tad jau viss būs kārtībā. Noteikti arī vārdsarga padoms no aizmugures būs ļoti nepieciešams šajā spēlē mūsu aizsargiem. Noteikti. Tu spēlēji pret Franciju Latvijas U19 izlases sastāvā. Es spēlēju Artūrs, bet es biju... Jā, bet tu biji arī komandā toreiz. Vai tu esi pētījis, cik daudz spēlētāji no tās Francijas izlases ir atbraukuši šajien? Mēs skatījāmies video ierakstu un tur aptuveni 5-6 cilvēks, ko es atpazinu uzreiz, bet tieši precīzi nevaru pateikt. Tā, tad arī tavs novēlējums skatītājiem nāk piekdien un atbalstīt jūs. Nāciet, atbalstiet mūs un tad turēsimies. Gan jau viss būs labi. Paldies, novēlam veiksmi. Paldies. Vitālijs Jagodinskis, Latvijas U21 izlases kapteinis. Vitālij, lūdzu pastāst, kā šodien aizritēja treniņš, cik daudz jūs esat izdarījuši no plānotā šajās dienās jau un kā komanda gatavojas piekdienas spēlē ar Franciju šeit Skonto stadionā? Ko es varu pateikt? Treniņš aizritēja labi, nebija nekāds, bija uzdevums nedabūt savainojumu, spēlēt normāli, kārtīgi. Kā arī aizgāja rītēja sagatavošanas posms, nebija jau nekas jauns, darījām visu, ko darījām iepriekšējā posmā treniņu. Tāpēc sagatavojamies, es domāju, ka labi un cīnīsimies piekdien. Vai jūs esat jau skatījušies Francijas izlasi, kādā stilā viņi spēlē un kādi ir mūsu
stiprie ieroči, lai veiksmīgi cīnītos pret viņiem? Jā, skatījāmies video, ko es varu pateikt. Viņi spēlē diezgan ātru, tehnisku, uzbrukošu stilu. Ja? Ko mēs varam pretī viņam uzlikt vai kaut kā spēlēsim, es nezinu, bet centīsimies arī uzbrukt. Nesēdēsim kā aizsardzībā, spēlēsim tikai uz uzbrukumu un centīsimies dabūt labu rezultātu. Noteikti tas faktors, ka mūsu mājas siena šeit Skonto stadionā un arī līdzētāju atbalsts būtu nepieciešams, lai veiksmīgi cīnītos pret tādu komandu kā Francija. Tavs aicinājums skatītājiem nākt uz spēli? Man liekas, ka būs labs futbols, jānāk uz futbolu un man liekas, ka jāatbalsta mūsu komandu, lai mēs arī vinētu.